gadu, tad bija viens cilvēks Latgales priekšpilsētā, kurš iedibināja šo te brīnišķīgo tradīciju, kura nu jau ir 12. gadu, un šo 12 gadu laikā mēs esam piedzīvojuši gan brīnišķīgu laiku, gan arī lietainas dienas, vējainas, augstumu. Šodien, paldies Dievam, arī saule, un tā laikam ir kā tāda pateicība, ka šī tradīcija ir saglabājusies, un es gribētu, lai jūs aplaudētu vienam cilvēkam, kurš tā klusi, nemanāmi, bez nekāda pompozuma, noorganizējuši šos svētkus, un kuri turpināsies gadiem ilgi, un tas ir Latgales priekšpilsētas izpildu direktors Dmitrijs Pavlokungs. Pavlokungs, aplausi jums, patiesi neviltoti no sirds un bez diplomātijas pats galvenais. Varbūt iznāciet vidū, jo es zinu, ka Jāņa reizēs tā varbūt arī nav ko īpaši teikt, bet mēs gribam izrādīt cieņu aplausos. Jūs tur esat panāciet šur, vismaz es jums uzdāvināšu, lai jūs arī neesat Jānis un Jāņa vainagu, ne, bet es visiem labākajiem šovakar dāvinu Lauru vainagu, un jūs esat pelnījuši šo te Lauru vainagu. Es saprotu, ka aplausos ir cieņas apliecinājums. Lielākā daļa jau ir piecēlusies, bet tie, kuri sēž vipložā, arī piecelieties un aplaudējiet, tad šiem aplausiem ir vienkārši ekscelenta pieskaņa. Paldies, Pavlokungs, par šo brīnišķīgo tradīciju, un acīm redzot, laikam, pilsētas galvenajā namā ņēma priekšzīmi no jums un soļo jūsu pēdās. Lai jums veicās un paldies par šiem brīnišķīgajiem brīžiem. Bet mēs turpinām gan ar, kā sākumā teicu, varam lepoties gan ar savu deju, gan ar dziesmu, nepavelti mums ir dziesmu un deju svētki, un mēs turpinām ar Nacionālo bruņoto spēku brīnišķīgajiem dejotājiem Bramaņi. Redziet, jau bruņotajos spēkos ielikt šis te vārds Bramaņi, aplausi Bramaņiem un vidējās deju paudzes kolektīvs Videnieki. Nu tad ielīgosim arī tos Jāņus, lūdzu. Mazie varbūt atbrīvojiet vietu, tagad nāks lielie dejotāji, pēc tam būs mazo deju kolektīvs. Tagad atbrīvojiet, redziet, kur nāk, jo jums visi aplaudēja, jo jums pie saviem vecākiem tagad jāizskrien, viņi jums ir saldējumu nopirkuši. Nākat puiši, nākat meitas, uz Daugavu palīgot. Līgodami nemanīsim, kā atnāca Jāņu diena. Kas tos Jāņus ielīgoja mūsu paša ciema daudz, kas tos Jāņus ielīgoja mūsu paša ciema daudz. Priecāji, visu beidza jaunas veids, mīļāji priecāji, visu beidza jaunas veids. Jānis nāca pēc kādu nonāca šodien, Jānis nāca pēc kādu nonāca šodien. Siena laiciņā, Jāņu diena, mājas diena, siena laiciņā. Kas tos Jāņus ielīgoja mūsu paša ciema daudz, kas tos Jāņus ielīgoja mūsu paša ciema daudz. Jāņa diena atved man pļāvējiņu, ja ved jaunu, tad ved skaistu, ja ved vecu, tad bagātu.